šodien atklājām tiltiņu. Ne tik lielu kā pār Daugavu, bet tomēr tas savieno divus krastus, divus bērnības krastus, un pāri tam var tikt dziedot kopā arī tās dziesmas, kas ir ieskaņotas jaunajā mūsu ierakstā. Es dodu vārdu jums, galvenajam ieraksta varonim, pateikt, ko tu vēl par šo. Es kaut ko pateikšu. Es jau te runāju visu laiku, kamēr jūs par leju čalojāt. Man gribas pateikt paldies visiem, kas palīdzēja šim diskam ieraudzīt pasauli un ieripot jūsu dzīvokļos, kas būs iegādājušies. Un man gribas iepazīstināt, es gribu zināt, vai te no Žilinsku ģimenes ir kāds. Valtiņš ir, un tad ir Gins, un vēl viens dēliņš ir, un vēl viena kundze ir, un mazdēliņš. Tā ir Žilinsku ģimene, paldies, jo mūziku daudzām dziesmiņām ir tieši man komponējis komponists Arvids Žilinsks. Viņš jau komponēja ne tikai bērniem, bet arī lieliem, un operas Zelta zirgs bija, un Zilo ezeru zem dziesmu spēle. Es visu to neuzskaitīšu, pieaugušie un to visu zina. Un tad vēl ir Raiņa dzejolīši par Lellīti Lolīti, jo sākās disks ar Ciku Caku, jo viņš jau arī ir tā kā tāds izcakota jaka ar daudzām dziesmiņām un dzejolīšiem. Un tad vēl jāpateicās dzejniekam, tu par to jūs runāsiet. Un tur ir Raiņa dzejolīši, Jāze Posmaņa dzejolīši, Elgas Īgenbergas, arī komponisti tādi, kas speciāli priekš manis rakstīja dziesmiņas, ko dziedāt. Un tas viss ir saklausāms tur iekšā diskā. Ka man ir dots vārds, es daudz nerunāšu, jo mēs jau vēlāk iesim rotaļās. Jo, ko tad man jau vislabāk es jūtos starp bērniem. Pie lieliem es tā sevišķi vienmēr neprotu labi varbūt izteikties un uzvesties. Bet man gribas vēl vienu tādu lietu uzdāvināt Ivetas kundzei vienu tādu lietiņu, kad bija tāds režisors un aktieris Pēters Lūcis. Daudzi lielie jau zina, kas mūsu zvejnieku dēls ir. Viņš bija arī mans režisors, un viņš bija dzīvoja Mārupē Slampes ielā. Vai bija 1 vai 4? 1 es dzīvoju. Tev ir 4? Man ir 1. Viņam 4. Turpat vien ir. Un mēs vienmēr Pēterdienā gājām pie viņa ciemos, jo pēc Jāņiem nāk Pēterdiena, un mēs no teātra, mēs jau teātrī sāku strādāt tikko, un mēs tā sapulcējamies un daudz gājām. Un mums tur bija tāda tradicija, ka katram aktierim vajadzēja kaut ko vai nodziedāt, vai nodeklamēt, vai pastāstīt kaut ko interesantu. Un es viņam nodeklamēju tādu dzejolīti, un to es tagad nodeklamēšu arī jums. Tas ir Raiņa dzejolītis Vabolīti. Jūs zināt, kas ir vabolīti? Bez Mārīta arī maza vabolīti, bet ir arī lielās, briesmīgi lielās ar ragiem un nagiem. Un dzejolītis skan tā. Kādi tev ir asi nagi? Kādi tev ir lieli ragi? Vācies projām vabolīt, bērnus vari sabaidīt. Putniņš atskries, tevi knāp, taisies sašāk projām rāp. Tev ir 6 kājiņas, spāni vēl uz muguras. Vai tu briesmas nenoiedz? Tu taču allaž ātri beidz. Tev ir 6 kājiņas, spāni vēl uz muguras. Vairāk nav. Un kad es nodeklamēju šo dzejoli, Pēters Lūcis man uzdāvināja vabolīti. Un vakar nakt viņš saka tā, es gribu atpakaļ uz mājām, es negribu vairāk tavā vitrīnā tupēt. Un kur tas mājas? Tur, kur Ivetiņa dzīvo. Un tāpēc Ivetiņa par piemiņu šī dzejolīša un no tām mājām un no tā rajona, kur jūs dzīvojat, es jums dāvinu to vabolīti. Man no Ziemassvētkos uzdāvināja grāmatiņu Paukš un šmauks pa 2 zaķēniem. Jūs zināt tādu grāmatu? Un to grāmatiņu, kad es izaugu lielu un kļuvu par aktrisi, tad es viņu nodramatizēju, tas ir tā salika pa lomām, tas saucās nodramatizēt. Un tad šo Pauku un šmauku izrādīja jau daudz gadus atpakaļ, viņai par to piešķirt gribēja, jo nominēja, kā saka, valsts prēmijai. Un tad vēlāk es strādāju operetes teātrī, un te man kolēģīta aktrise Ligita Kampānīte.
Nu, un viņi spēlēja šmauku, un es spēlēju pauku. Un te mums būs 2 zaķi. Es būšu tas pauks, un tas man ir šmaukiņš, nācu šmaukiņu tuvāk pie manis. Mēs 2 zaķi esam, mums abiem priecīgs prāts. Mēs 2 zaķi esam, mums abiem priecīgs prāts. Aiz austiņas sev kasam, ja galds nav labi klāts. Mēs priekā augsti lecam, ja ķepā burkans sāc. Mēs priekā augsti lecam, ja ķepā burkans sāc. Mēs rītu sauli steidzam un jātri darbus beidzam. Mēs 2 zaķi esam, mums abiem priecīgs prāts. Nu, kā jums patīk? Daudz bērni neieradās šodien, bet tāpēc, ka viņi saslimuši. Un viņi nezināja, kā rīkoties, ja paliek slapjas kājas. Paukam un šmaukam bija krustēvs Robis, kas strādāja aptiekā. Viņam pašam bija sava aptieka, un viņš dziedāja tā. Vai mēs šķaudīt, protam? Mēs pieliksim rociņus pie mutes un šķaudam. Nu, sākam. Apšķirt! Nu, viss kopā. Apšķirt! Jā, tajā vietā, kur es teikšu, tad mēs visi šķaudīsim. Tikai rociņus jāpieliek, lai nesaslims citi. Jā, ir slapjas kājas, jāskatās, kur mājas, jāsargās no augstā vēja, jādzer karsta tēja. Šķaudīsim. Apšķirt, apšķirt, jau iesnas klāt. Apšķirt, apšķirt, jau šķāvas nāk. Apšķirt, apšķirt, apšķirt. Drūdzis, ja tev krāta, nesi labā prātā, visam gaidē pīdzēt varti, karsta zāļu tēja. Šķaudīsim. Apšķirt, apšķirt, jau šķāvas nāk. Apšķirt, apšķirt, jau iesnas klāt. Apšķirt, 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 aptrūkas. Viņš bija pavisam jauns dzēnieciņš. Putekļa meitelītī atnāca pie manis uz teātru, atnesa 2 dzejolīšus, rīta dziesmiņu un pavasars. Šī rīta dziesmiņa arī ir diskā, to komponists Žilinskis sakomponēja. Nu, ko es paņēmu, domāju, jaunam dzejniekam jāpiepalīdz, es aizgāju pie komponists, un komponists laipnakal mūziku pierakstīja klāt. Nu, un bija daudz dzejolīšu viņiem, un viens no viņiem ir tāds. Es uz svētkiem mācījos mazu dzejolīti. Māte lika skaitīt to vecās tīriga līti. Nu, un viņa teica man, tev jau gludi gāja, tikai paklanoties gan jāpievelk būs kāja. Tā man likās skaidrs viss, taču kā man gāja? Nesajuka dzējolis, bet sajuka man kāja. Kur jāvelk, kur nē? Stāvēsi, kur tiksi? Ņēmu tā kā meiteni un iztaisīju kniksi. Tāds dzējolīts arī Jāzepam Osmanim. Tas nav komponēts, tas ir tikai deklamējams. Mums atvilknē konfekšu daudz. Nu tās, ko par gotiņām sauc. Ja nedaru blēņas, bet labu, tad varu tās dabūt. Un garšo man ļoti nudien, tik dot tās pa vienai vien. Bet ja nu man 10 dotu, es fermu tā mierīkotu. Un zināt, kur būtu tā? Te, manā vēderiņā. Un te ir tā ferma. Un laidīsim apkārt groziņu un mielojieties ar gotiņām. Tad es varu pastāstīt par savu pirmo lomu, kad tas bija jaundubultos, tur bija ar tādu bērniem nometni atpūtas, es biju vismazākā meitenīt. Un mēs spēlējām izrādi Vilks un 7 kazlēni, es biju kazlēniņš. Un tad jāpaslēpjās pulkstenī un jāielien, jo Vilks uz cits kazlēns aprī, es vēl paliek dzīvs. Un tagad mēģinājumos Vilks kā Vilks, viens liels puika bija.
Un tagad izrādē viņam ir iedots kažoks uz kreiso pusi, uz ģīmu uzlikt lielu masku ar garu mēlu un baltiem zobiem, un kad tāds vilks parādās, tā viņš atcer rēgdams iet pa to skatu, un atkal mammiņa atnāk pēc tam, un mamma saka, kur tie mani kazlieniņi palikuši. Es jau no kastes nelienu ārā, no pulksteņa kastes nelienu ārā, jo man ir baili, un turpat uz vietas arī maza slapju pēķīte palika. No manas pirmās lomas. Es jau esmu piedzīvojis visādus laikus, gan pirmos ulmaņu laikus, gan krievu laikus, vācu laikus, atkal krievu laikus un atkal ulmaņu laikus. Un tagad dzīvojam. Un svinam, un vienmēr ir svinēts, un vienmēr ir dziedātas Ziemassvētku dziesmas, nemodernizētas, bet tā kā korālī, kā ir rakstīts. Un dāvanas visu laikam ar vēl bērnu un mazbērnu maz bija Ziemassvētku vecīts mums nāca. Mums nāca no televīzijas artistisks un interesants vecīts, kas mums prasīja dzējojus un dziesmiņas. Un vēlākos gados, kā jau sapratu, kas tas ir par vecīti, tad tagad tās mantiņas tiek noliktas zem eglītes. Bērnībā mums arī lika mantiņas zem eglītes, un kad jau vakarā bija nolikts, tad jau brālis un māsas man sūtīja parubināt caurumiņu tā ietinamā papīrā, jo nebija jau te dekoratīvie papīri un kūlas kā tagad moderni. Bija tāds parasts ietinamais papīrs un vajadzēja parubināt, lai redz, kas tur iekšā, gribējās jau ātrāk zināt. Un tad mamma vienmēr brīnījās, vai te mums ir pēles dzīvoklī vai kas, kad viss tas pakas ir sarubinātas. Tā bija tāda palaidnība, bet toreiz palaidnības nebija ļaunas. Tās bija tādas naivas un diezgan tādas smieklīgas. Egli mēs gribējām līdz griestiem un izpušķot ar visādiem, gan ar ābolīšiem, gan ar piparkūkām, gan ar pašu gatavotām tādām raibām ķēdēm no tām papīra aplikācijām. Un sniedziņš bija, un eņģeļmati bija, un šokolāda konfekts no ķuzas fabrikas ar spožiem papīriem. Un tā tikai iznāca, ka nevarējām sagaidīt tas svētku beigas, jo izrubinājām to šokolādu no papīrīšu un ielikām rupmais gabaliņu. Un kad svētku beidzās, un mamma teica, tagad jūs varat apēst tās konfekts, tad tās jau bija sen apēstas, jo to rupmais gabaliņu jau nevienam negribējās. Tādas ir manas palaidnības.